smaidi, mācies, atmini, radi, tiekamies. Šie ir vārdi, kas apzīmē konkursa nosaukumu Smart, kas pulcē zinātkārus un aktīvus Tukuma novada skolēnus no 1. līdz 6. klasei. Jaunieši parasti to uztver mazliet savādāk, jo viņi cieši saistīti mūsdienās ar angļu valodu. Ir uzdevumi bijuši veidoti tieši caur šiem burtiem, caur nosaukumu. Ir uzdevumi bijuši, kur vienkārši šis nosaukums ir zīmējumā jāiekļauj. Tātad praktiski sauklis dzīvo gadu no gada un katrā konkursā viņam ir sava vieta. Kuri skolēni tiek izvirzīti uz konkursu, ir katras skolas ziņā. Komandas var veidot 2 kārtām – 1. līdz 3. klašu grupai vai 4. līdz 6. klašu grupai. Ir skolas, kur ir konkursi, ir skolas, kur skolotāji savā starpā vienkārši sarunā, kuriem padodas veiksmīgāk. Un ir kādreiz tā, ka atgriežās gandrīz pilna komanda, tikai tāpēc, ka bērniem ļoti paticis iepriekšējā gadā un skolotāji saka, labi, ļausim jums šogad arī piedalīties. Konkursa viens no mērķiem ir pēc iespējas vairāk skolēnus iepazīstināt ar muzeja pasauli, lai bērni muzejā atgrieztos ar lielu interesi arī savā brīvajā laikā. Ir, kas nāk ar ģimenēm. To mēs varam redzēt pēc tā, kad bērni pēc tam, kad atnāk ar klasi, kad tiek pajautāts, vai kāds ir bijis, tad jā, es biju ar māmu, es biju ar vecomāmu, vai tātad bērni jau ir tie, kas jau tā kā ir bijuši, apskatījuši. Viņiem ir iespēja saskatīt tās gleznas ar citu skatu punktu, no cita redzējuma. Un viņiem ir patīkami ienākt Tukuma Mākslas muzeja telpās un saprast, ka tas, kas te ir baudāms caur mākslu, ir iegūstams, izjūtams, sajūtams, saprotams arī citos mācību priekšmetos. Uzdevumi tiek pielāgoti izstādēm, tāpēc skolēniem ir iespēja pirms konkursa doties uz muzeju, lai aplūkotu darbus un meklētu pavadienus. Ir bijuši pa šiem gadiem arī uzdevumi, kad jaunieši mācās pīt, aust rakstus, tikai tāpēc, ka tas ir gleznā saskatāms, un tad ir pēkšņi negaidīts uzdevums saistībā ar gleznu. Kas jums šodien bija visgrūtākais, visizaicinošākais? Kā par brīnumu salikt puzli. Tas bija visgrūtākais, jo tur bija kā puzle, bet viņi bija ļoti samazināti no gleznas. Nevarēju saprast, kādā veidā tās daļas iet, jo neizties pēc savas gleznas vispār. Bija grūti uzdevumi un paša zīmēšana arī bija grūta. Bērni atzīst, ka konkursā iegūtās zināšanas un pieredze palīdzēs arī turpmāk mācībās. Man lasīšana palīdzēs angļu valodā, latviešu valodā un tādās. Tad mums vajadzēja arī rēķināt, tas varētu palīdzēt matemātikā un zīmēšana vizuālā mākslā. Varbūt es no šī konkursa kaut ko uzzināšu jaunu, jo es jau esmu uzzinājusi. Varbūt tas man palīdzēs, jā. Jā, bet kaut kādā konkrētā priekšmetā noteikti, piemēram, vizuālajā mākslā, pa autoriem visiem vai kaut kā tā. Man liekas arī, ka varbūt tikai vizuālajā mākslā palīdzēs. Arī nākamā gada sākumā skolēni varēs apliecināt savas spējas, zināšanas un prasmes dažādās jomās, lai ar caurviju prasmes pieeju iepazītu muzeja vidi. Niceta Anna Stariņa, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni.